Tās ir neapsaimniekotas saimnieciskai darbībai atstātas zonas ap 4 līdz 10 metri, dažreiz pat vairāk platas, ap meliorācijas grāvjiem un valsts nozīmes ūdenstecēm, kas nav upes, ezeri. Šajās teritorijās ir, teiksim tā, liels potenciāls uz biomasas audzēšanu, teiksim, šies kokaugu stādījumi meliorācijas sistēma buferjoslās būtu būtiski arī no tāda aspekta, ka tie piesaistītu no lauksaimniecības zemēm un arī no meža zemēm ar noteci pārnestās barības vielas. Šos kokaugu stādījumus buferjoslās teorētiski tos būtu jāapsaimnieko līdzīgi, kā mēs apsaimniekojam klasiskas mežaudzes. Tas ir, teiksim, iegūstot no tām materiālu krājas kopšanas cirtē, izlases cirtē, tādā veidā izlasot ārā krājas pieaugumu un arī no kādiem lielākiem kokiem, ja buferjoslas ir uz auglīgām zemēm un augšanas apstākļi ir labi, tad būtu iespējams iegūt arī jau kādus arī augstvērtīgākus produktus. Tas, ko mēs šeit šī projekta ietvaros esam darījuši, mēs izmērījām šīs buferjoslas, izvietojām parauglaukumus, izreikinājām kopējo biomasu, kas šajās buferjoslās mūsu parauglaukumos aug. Pēc tam šie visi parauglaukumi tika nolidoti arī ar gaisa lāzerskeneri, izmantojot dronu. Tādā veidā mēs iegūstam augstas precizitātes punktu mākoņus un virsmas un veģetācijas modeļus, ar kuru palīdzību tad pēc tam arī veicam šo attālināto koku augstumā un koku biomasas novērtēšanu. Šajā pašā kontekstā ar buferjoslu kokaugu stādījumiem ir arī tāds apsaimniekošanas paņēmiens kā agromeža saimniecība, kur lauksaimniecības zeme, zālaugi un citi ir iespējams tos audzēt tādā kā telpiskā mijiedarbībā kopā ar daudzgadīgiem kokaugiem, kur šī lauksaimniecības zeme nav tik vērtīga, nav viegli apstrādājama vai tam līdzīgi. Tā var būt ļoti atbilstoša kokaugu stādījumiem. Un tas izpaužas tā, ka ir, teiksim, ganības vai kāds daudzgadīgs zālājs un pastarpināti tajā ir vai nu stādīti vai dabiski ieauguši kokaugi, kuri plašos līdzenos laukos var būt arī ļoti noderīgi tādā ziņā, ka aiztur spēcīgas vēja brāzmas